Bet kompānija piedāvā interesantu mārketingu veidu, divpakāpju mārketingu, kurš ļauj zeltu ne tikai nopirkt, bet arī nopelnīt. Un nopelnīšana notiek paplašinot klientu bāzi. Un katram dalībniekam tā minimālā programma, lai viņš nopelnītu, ir 2 uzaicināti klienti. Vienu reizi, visas karjeras laikā, maz 2 uzaicināti klienti. Un tāpēc formula izskatās 1+2 ir vienāds ar 7000. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jebkurš dalībnieks, kurš slēdz līgumu ar kompāniju, slēdz līgumu par 7000 eiro zelta nopirkšanu. Bet es nemaksāju 7000, es maksāju tikai starta iemaksu 540 eiro. Un, lai es nopelnītu 7000, man ir jābūt 2 klientiem un jāiziet 2 zelta galdi, jeb matrica. Un šis mehānisms strādā sekojoši. Tātad katrs dalībnieks kļūst vispirms par investoru kolektīvā pirkumā, iemaksājot 540 eiro starta iemaksu. Tajā brīdī, kad viņš ir uzaicinājis 2 dalībniekus aiz sevis, viņi ir izdarījuši šo te starta iemaksu, viņam pienākās izejot no galda 3500 eiro. Zelta galds vienmēr izskatīsies šādā veidā. 7 vietas, tad, kad viņš izveidojas, 7 vietas ir aizņemtas, tad aizpildīts, un ir 8000 vietas, kuras aizpildi jaunie dalībnieki. Kurš veido starta iemaksu? Tas, kas nāk ar 540 eiro, viņš aizņems kādu no tukšajām vietām. Tad, kad aizpildās visas 8 vietas, tad apakšējais, un tas notiek sekojoši, tad, piemēram, šie 7 dalībnieki var aicināt savus sekotājus. Viņš vienmēr stājās virs savu uzaicinātāju brīvu vietu, ja ne, tad no kreisās uz labo pusi pildās tā rinda. Tajā brīdī, kad aizpildās visas 8 vietas, augšā tagad, šī brīdī, kad pēdējā vieta tiek aizņemta, tajā pašā mirklī notiek galda dalīšanās. Tātad apakšējais dalībnieks saņem savu nopelnīto zeltu līdz 3500 eiro un izveidojas 2 jauni galdi, kur tas divnieks katrs pa vienam nostājās apakšējā pozīcijā. Un ja es, piemēram, ja mana vieta nosacīta ir biju augšējā 8, tad pie dalīšanās es jau esmu 1 līmeni uz leju. Tajā brīdī, kad galds sadalīsies vēl 2 reizes, mana vieta atradīsies apakšējā pozīcijā. Tajā brīdī, kad man atradīs apakšējā pozīcijā aizpildās augšējais 8, man pienākās samaksa tik, cik pienākās. Ja man ir 2 uzaicināti dalībnieki, un ja viņi ir uzaicināti tikmēr, kamēr mana vieta atrodas augšējās 2 rindās, man pienākās 3500. Ja to izdara vēlāk, apakšējās 2 rindās, tad mazāk, ja to neizdara galda laikā, tad man tik un tā no galda var izbrīdīt ārā. Ja man nav 2 uzaicināti cilvēki no muguras, tad es nesaņemu nopelnījumu. Ja tas notiek 2 reizes, tad nenotiek tā, ka es esmu savu ielikto naudu pazaudējis, par maniem 500 investētiem eiro tiek nopirkts zelts, un es varu iet ārā no programmas. Vai samaksāt atpakaļ komisijas maksas starpību un turpināt atkal jāatkošot. Bez nekā nepaliek neviens. Lai nopelnītu, kvalifikācija ir 2 cilvēki. Nu, un šādā veidā strādā pirmais līmenis mārketingam. Viņš strādā pēc pašpalīdzības kases principa. Tajā brīdī, kad augšējā rindā ir 8 pirkumi izdarīti, apakšējais saņem līdz 3500 zelta. Pēc tam es varu darīt, kā es gribu. Es varu zeltu glabāt kompānijām, es varu prasīt, lai zeltu man atsūta klāt un glabāt pie sevis, un ja es gribu, es zeltu varu jebkurā brīdī pārdot atpakaļ kompānijai. Kā tas notiek, es parādīšu backgrounds. Nu, un tātad šis mehānisms strādā tādā veidā, kad augšā ir izdarīti 8 pirkumi, apakšējais saņem līdz 3500 eiro pēc kvalifikācijas, un 500 eiro aiziet uz nākošo, jo viņš iet automātiski uz nākošo matricu, uz nākošo galdu, aiz savu uzaicinātāju. Vienmēr struktūra strādā, vienmēr katrs sekoja savu uzaicinātāju. Un ir izdevīgi aicināt savus paziņas startēt šajā programmā, jo katrs mans uzaicinātais sekos vienmēr man no muguras un palīdz virzīties pa galdu uz priekšu.
Un galvu brīdi vienmēr kolektīvi, tad vieta ir nomaksāta, atkal apakšējais, kā ir 8 aizpildīts, apakšējais saņem savu izmaksu un iet uz nākošo ciklu. Cikls ir 2 galdi, tādā veidā 2 reizes pa 3,5 tūkstoši var nopelnīt 7 tūkstoši. Ja dalībnieks grib, viņš atstāja no šiem nopelnītiem 7540 uz nākošo ciklu, un šos ciklus var turpināt bezgalīgi. Process nav ierobežots laikā, to var izdarīt dažu dienu laikā vai dažu stundu laikā, ja ir ļoti daudz sekotāju. To var izdarīt dažu nedēļu laikā, to var izdarīt dažu mēnešu laikā. Tas ir, kā strādā šis kolektīvs, kas ir tas, ka es strādu galdā, kur es īsti nezinu, kāds ir tas kolektīvs. Nu, tas ir šī te marketinga specifika.